Labdien, te atkal Valters. Un es šodien filmēšu anekdotes. Es saukšu. Tas pirmā anekdote. Visgarākie ceļojumi sākas ar vārdiem es zinu īsāko ceļu. Es nesaku. Visgarākie ceļi sāk ar vārdiem es zinu īsāko. Tas tāds nākamā anekdote. Ja tā padomā, kādas briesmas radās sieviete pie stūres. Vakar redzēju, kā sieviete blakus joslā ar ātrumu 80 kilometros. Nākamā anekdote. Ja sieva atvēra automašīnas durvis, tā ir jauna automašīna vai jaunas sieva? Sapratu. Viņš nopirka mašīnu, bet tā ir viņa sieva. Tā kā tāds nākamā anekdote. Viņš zvana, beidzot sagaidīju, mans mīļotais zvana. Sapratu. Nākamā anekdote. Viņa vispār kāzās un tikai pēc tam gultā viņš, bet mīļā pat mašīnu pērkot vispirms ir redziet. Labi, nerādīšu. Tur vienkārši beigas ir. Tāds. Holy shit. Tāds. Wow. Es neredzu nākamā anekdote. Spārvotā. Te neko nesaprotu. Te ir 10,000 lapas puši. Labi. Kur palika? Es atradīšu Čaks Norris.
vēl dzersi? Tu vēl dzersi? Nu labi, ielej. Tā kā viņš māte saka, vai tu vēl dzersi, tā kā, jo viņš jau bija dzēris, bet viņa saka, lai tu vairs nedzer. Bet viņš pateica, tā kā, nu labi, ielej, tā kā, viņš saprata tā, kā viņš domāja, ka mamma saka, lai viņam ieliet. Tāks. Redziet, anekdotes pilnā. Tāks. Es neesmu pikoņos no citiem, man te ir anekdote. Nākamā anekdote. Man riepa gaisa izlaida. Ko darīt? Ko pavisam nolaida? Tūlīt apskatīšos. Nē, jā. Nesapratu. Nākamā anekdote. Oficiāli šis cālis ir cepts tik nekvalitatīvi, kā pārsmīgt, kā pārsa. Nē, ka es nesaprotu. Es arī nezinu. Es domāju, ka tu grāmatu lasi. Ak, es naivā. Klausies. Un labi, šīs ir beigas. Pā.